Noc no damis metenīti, daudzos vējīgi gaidētoj, gaidoroji atstatoji, gaidīdzēšos jājājien, gaidoroji. Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin meteņus. Latgalē meteņdienu sauc par aizgavēni. Aizgavēni svin 7 nedēļas pirms lieldienām, laikā, kad sākas katoļu gavēnis. Pēc senās latviešu laika skaitīšanas sistēmas meteņos beidzas ziema, un nākamajā dienā sākas pavasaris un jauns gads. Sens ticējums vēsta, ka aizgavēnī daudz jāvizinās un tālu jābrauc ciemos, jo tad nākamajā vasarā labi padosies lini un lopi. Lai sagaidītu pavasari un pirms klusā laika iestāšanās kārtīgi izlustētos un izdziedātos, devāmies ciemos uz Baboles pagastu. Metenis nekad nenāk tukšām rokām. Saimniece sagaidot ciemiņus tulīt, kur uguni mīlsta gatavošanai. Jāēd ir labi daudz, lai bagāts gads. Latgalē ēd 7, 9 un pat 12 reizes dienā. Šī senlatviskā tradīcija Latgalē ir savijusies ar katolisko tradīciju, ka aizgavēnī ir jāaizgavējas. Tas ir kārtīgi jāpēd pirms lielā gavēja. Un tāpēc arī šis te tradicionālais ēdiens ir jāēd ir cūgaļa. Visādos veidos, gan cūkas aste, gan cūkas šņukurs, gan speķis. Un ar šo te cūgaļu arī vēl visādi citādi rituāli ir saistīti, kad apēd cūgaļu, tad tas, kas paliek pāri, tas ir jāierok dārzā, un tad tur laba raža būs un vēl visādas tādas lietas. Pagošgot, pagošgot tiem, kuri brauca, kuri cepa tū gaļi, kuri ieda kopasti, izauga ļeliko rutuļi. Ar aizgavēņu tradicionālo ēdienu var pat izspēlēt dažādas jautras rotaļas. Izrādās, ka cūgaļa ir efektīvs līdzeklis cīņā pret nevēlamiem dārza viesiem. Nekāda noslēpuma nav. Un mums bija tāda tradīcija. Mēs gājām vizināties, vai pie skolas mēs svinējām kādreiz meteņus. Šogad laikam arī svinēja pie skolas meteņus Naujenē. Bet mēs arī kultūras namā taisījām tādus jaukus pasākumus. Un tad bija tā, ka mēs ar sievām sapirkām cūkas kājas, izvārījām. Un atrakcija bija tāda. Un tagad kā tagad no Kalniņa. Komandas. Mēs sakam komandas. Tur saime, čupiņa, vienalga kā. Un katrai saimei cūkas kāja viena. Un uzdevums tāds bija, kurš ātrāk šo cūkas kāju apēdīs. Gaļiņu. Super. Šeit ir arī ļoti jauki. Šī te gaļiņa ir pret kurmiem. Viņa cepama ir ugunskurā, to mēs visi zinām. Čau, čau, čau. Un ar šo te iesmu, uz kura cepta šī te gaļiņa, tajā vietā, tur, kur tev dārzā tie kurmi ir, tev pavasarī vienkārši jāpapaksta tās vietas, tur, kur ir tie kurmi. Un palīdz? Es ceru, ka jā. Nedrīkstēju parijāti, svaidos manis kumeliņi, svaidos manis kumeliņi. Ui, cik labi! Jo sevišķi priecīgi par meteņu atnākšanu ir bērni, un tas izpaužas viņu nodarbēs. Aizgavēnis, tas jau ne tikai pieaugušajiem svētki, jā, gan bērni no tā kalniņa šļūdz, gan arī pieaugušie, bet bērniem ir interesanti, kad aizgavēnī bērniem stāsta, ka aizgavēnis, ja metenis pogas dāvina, tad bērnam ir jāiet ir bijis, tad, kad jau bija tās klēts augšas, bija jāiet, jāstāv pie zem tā klēts augšas cauruma, un tad jāgaida, ka viņam tās pogas kāds bēž. Protams, tur bija savāktas visas vecās pogas, un tad viņam jāstāv cepur, un tai cepurē tās pogas sabēra. Un tad jau domāja, ka tas metenis tās pogas ber cepurē. Bērnim deva cūku šņukuries, par ko? Lai otrāk izamocietos rakstīt. Redz, ko cūka pa zemi raksta labi, to lai varētu it bērni mudri rakstīt, kortiegā rakstīt.
Vizināšanās aizgavēnī ir visnepieciešamākā tradīcija. Šo jautro paražu labprāt piekopja gan lieli, gan mazi. Aizgavēnī laižas ar ragavām no kalniņa un piekopja arī citus oriģinālus vizināšanās veidus. Aizgavienē nāskot to pat, ko ir tagad. Nu, kaimiņus sātu sagoja, ir pat nu kaimiņus savu saskrieja kūpā. Kura koda aizplūduša pļava bija. Tie jau tajā pļavā īdzēņa mītu dēļ grīsta, kur jau rūdiņie tū padarīja. I to, ka īsoltu rikteigi tas mīts. I tūrais mītām toda dēļža topa bija. I gara korts vēl iz to mīta izmauca. I korts galā dasāja balku ragavenis. Nu, todas tikpat platus tos balku ragavenis, te jaunie noteikti nezina, kas tos balku ragavenis jau ir. Nu, tikpat platus tako parastos ragavus, tikai jos strupokaņas, ka vēdinās, kad balkas, viens gals šitajos ragavos, a otrs, lai tās balkas pa zemi nesavilktos, es to mazūs, nu, pakaļ ragaveņu brauc. Nu, i tajos, cik tī var saklupt, citām uz galvus, ko tī saklupuši tajos ragaveņos. Vēl viena porcija grīštu korti jau. Redz tot, ko karusels, ko tagad sacātu pa jaunām. Lai ko išam nesļēdietu tiem grīžējiem, ko darīja? Pabiera žviru. Zināt, kas ir žvira? Nē. Ko? Kas zina, kas ir žvira? Grants. Nezinām. Nu, sasietījā pašā priškā. Jā, grants. Sasietījā pašā priškā. Grants. Grants. Nu, iturās tie grīžēji, braucēji, mainējos, i šeit to līdz malnai naktei goja. Svādiņi pirms to aizgavieņa. Tas ir, ko šogad būtu, tagad, ko reitā, būtu tā sauca, tā ir maslinēca. Nu, iturās tos pašas tradīcijas, kas tā aizgavieņa, tos pašas tradīcijas tā ir maslinēcā. Ja ar zirgiem braukt, kur toļokaņ, to, ka jo toļok brauksi, jo tī liņi garoki augs. A, ka būs liņi, to būs viss kas. Jo kas? Nu, linu. Vajadzētu grēbi šaust. Vajadzēja gultam paladzeņu. Nu? Vajag cimdu, vajag zeki, vajag balta paladzeņu. Nu? I pašiem cilvēkiem to pat tos linu drēbis. Gan puišiem, gan maitam. Linu bija apakšējos visas drēbis. I biksis linu bija, krakļi linu puišiem. I maitam linu krakļi bija. Nu, a tu linu, ka izaug tos galā tos linu galvenis, a kas tī par vērtēgu montu bija. Tī tak turais linu, tu linsākli alēju spīdja. A gavienie. Galis nadeva ne grama ēst, pat mažim bārnim pīna vēl nadeva bija todi laiki, kad tas 1901 godi bija. Šitu man tā stostēja. Jim mazajim bārnim deva pīnu, kuri jau lielokie bārni, tim vairs nadeva pat pīna ēst visu gavieni. I katrā sātā, gatavojoties gavieniam, nupierka pa silku buceņai. To, ka tie silka alējas, tas bija tot, nu, tas stipruma ēdīns jau. Ja tu alēju vyra putris visur kur. I to, ka tas alējs bija zelta vietē. Par to ir saka, ka pūga, zelta pūga gaļaņā tam linām. To, cik svarīgi ir kupla un bagāta raža, parāda arī rakstainie un košie cimdiņi, ko sabraukušie viesi atrādīja viens otram vienas dienas izstādē. Pašs adītājs rokdarbus taisa ātri un veikli, jo tā ir viņu sirdslieta, par kuru pārējiem atliek tikai nopriecāties, it sevišķi saņemot tos dāvanā vai kā mantojumu. Gandrīz kā 2-3 dienas. Nu, pirkstainīši atdās ilgāk, jo katrs pirkstiņš atsevišķi. Nu, un skatoties arī kāds raksts. 2 dzījām, 3 dzījām. Rakstus pašas domājat vai kaut kur ņemat kaut kāds paraugus? Kaut kur arī izdomājām. Man, piemēram, tāda cimdiņa ir, tāda šalli ir, tāda cepura ir, bet nu šoreiz bija tikai cimdi, tāpēc cimdi tikai. Adīt man ļoti patīk, es adu arī rakstainus zekis smukas, bet nu šoreiz zekis nevajadzēja. A, kam jūs dodat pārsvarā? Nu, man 5 mazbērni, un meita, un dēls, un vedekli, un znots, un kaimiņiem, un radiem. Pa brīvu dodat? Nu, faktiski, jā. Netirgoju nekur. Vai jums adīšana ir hobijs? Nu, hobijs, jā, teikt tā. Bet, nu, cik tā laika atliek?
visi pa darba, es pa mājām, nu, bet cik laika atliek, tika sadu, man patīk. Nu, galvenais, ja man pārsvarā uz zekiem, jo man 3 vīrieši un meita, un visi tagad vēl kā zekes. Nu, cimdu stāvot iziešanā tādus. Zeķis ātrāk plīst, vai ne? Jā. Vairāk jau pārsvarā zekes man iet. Tās vajag, ja augsta ziema vajag. Jā. Un arī ar tiem rakstiņiem varbūt, kā jūs izdomājat? Ar rakstiņš šitas man ir no Atašenes. Tur man ir zots no turienes, un es noskatījos, un šitādus izadīju. Šitas šitie zaļie mani. Tā ir Atašenes raksts no turienes, no tās puses. Pati šobrīd neādu, bet adīju skolas laikā. Un šie ir mani tā kā iesākti vieni cimdi no skolas adīti, šie te teiksim. Un arī mana mamma beigās viņus man pabeidza, un tā kā, nu, viņi man ir piemiņa, un tiem cimdiem jau ir kādi 35 gadi. Viņi ir dubultais adījums, ko tagad reti kāds pat ada pilnīgi. Viņi ir ļoti, ļoti silti. Šādiem dūraiņiem ziemā rokas nesalst. Tā ir man ļoti, ļoti mīļa piemiņa, un vienīgā, kas palikusi no manas māmiņas, kura jau ir aizsaulē. Jā, un šie ir vīra mammas adīti cimdiņi. Viņa bija ļoti liela adītāja, audēja, un arī daudz rokdarbniece liela, un dziedātāja liela bija. Bet tā tradīcija vispār tradīcija, nu, ir meita man ada, jā, es pat arī, es protu adīt, bet es, nu, zeķes vairāk tur adu kaut ko pa mājām, mazbērniem arī jau tagad. Es savam mēlajam raibzems nodieju, lai jis mani to ļūbēja, ko tu zilu palasdieti. Mīdzeņu, Joni, ko tie maita tu pūru taisvēra, ko tie? Mīdzeņčīt guļie tribunāla šmani mamuļeņ, Mīdzeņčīt guļie tribunāla šmani mamuļeņ, bet jodums rejā, 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 odums rejā gaida, bet jodums rejā, 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 odums rejā gaida. Soka moķa nalaizdama, tev meitiņa daudz vajag, soka moķa nalaizdama, tev meitiņa daudz vajag, bet jodums rejā, 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 odums rejā gaida, bet odums rejā, 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 odums rejā gaida. Vajag cimdu, vajag zeķu, vajag bolta paladzēm, vajag cimdu, vajag zeķu, vajag bolta paladzēm, bet odums rejā, 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 odums rejā gaida, bet odums rejā, 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 odums rejā gaida. Oi, sileņi, kur brīdei, kas salmīdīni sileņā, oi, luli, salmīdīni sileņā, sila brīde, kai gatova dzīvošam, oi, luli, kai gatova dzīvošam. Aizgavēnim ir jautrs raksturs, visi to sagaida ar prieku. Izbeidzas garie tumšie ziemas vakari, dienas kļūst gaišākas un saulainākas. Aizgavēnī ir kārtīgi jāizdancojas. Arī Vabolē sabraukušās folkloras kopas kopā ar viesiem izdziedāja visas metiņa dziesmas, skandēja ticējumus un iesaistīja rotaļās. Neiztika arī bez raksturīgās saimnieces dejas, kas nepieciešama, lai tiktu veicināta ražas auglība. Aizgavēns tiek uzskatīts par īpašu laiku, kad ar maģiskām darbībām var ietekmēt notikumus savā labā. Šajā laikā tiek zīlēti nākotnes notikumi, precības un izdošanās darbos. Metiņos tiek veikti arī laika novērojumi un prognozes. Ticējumi vēsta, ka ja metenī sauss laiks, būs ražīgs gads. Ja snieg vai līst, būs bagāts ogu gads. Savukārt, ja vējains, būs augsts pavasaris. Aizgavieņa vakarā sāstūs broļa komunos.
lai man auga gariliņi, līdz jumteņa čukūram. Lai augtu gariliņi, vajag pasadarboties. Nu, mēs jau i parkā, i ar Zirdzeņu pabraucam, i ar Rogavam nu kolna pasalaidamies. Nu, domājams, ka tī līnija jau augs grīzdamies. Apkastieju kumelēm, raitai ridirā, apkā rauda pomodīm, raitai ridirā, lojas mani guņiškiene, raitai ridirā, pirmsas naktis braukojūt, raitai ridirā, teici rikšu kumelēm, raitai ridirā, nāj suļu skaitiedāms, raitai ridirā, mājas tevi audzas dēlu, raitai ridirā, Vēl nadrēks tūt strodot. Jūs šodien strodojat? Jā. Es strodoju tik cik kapēkas. Ādams tik tu apcepūšam. Tā ir. Vēl kas ir? Mums gandrīz ar meķeņiem saucos jauns kods. Jauna, soksim jau sēt visādas siekliņas iekšā, lai jūs tur garas. Pareizi liņiņu nav, bet tā, lai augtī gurķiļēļi gari, kas vēl tur garš vēl. Kopasteņi un tas porējās. Kaziņa dēļ to, to jau visus pabokst, un jo augsto kļēksit, jo jums viss garoks augsi. Jo ļēksi, Metiņos pēdējo reizi iet ķekatās, jo budeņi nes mājai svētību un auglību. Tā ir pēdējā maskās ejamā reize, jo tas pieder pie ziemas rituāliem. Vaboles viesi ķekatniekiem rādīja arī savu atjautību mīklu minēšanā, par atminēšanu nopelnot pat dāvanas. Es atbraucu otru reizi kaladu, kaladu, dūsi mani maliejeņu kaladu, kaladu. Venadošu, venadošu kaladu, kaladu, kamēr brauci trešu reizi kaladu, kaladu. Es atbraucu trešu reizi kaladu, kaladu, dūsi mani maliejeņu kaladu, kaladu. Venadošu, venadošu kaladu, kaladu, kamēr mani mēļi leuksi kaladu, kaladu. Patikteju izērusi, lūsim maimuzi, patikteju izērusi, lūsim maimuzi, kusai kolbija, 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 kolbija. Apskatās mans mūcītis, iejo zāsumi, apskatās mans mūcītis, iejo zāsumi, kolbija, 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 kolbija. Dancotoji aizgavienē, danci grib, vidā, vidā, dancotoji aizgavienē, danci grib. Aizgavēņa svinības izbeidzas ar nākamās dienas pelnu dienas atnākšanu, ar kuru senajā laika skaitīšanā iesākās jaunais gads. Pelnu dienas nosaukums cēlies no pelnos ierušinātas uguns, kas nepieciešama dodoties līst un izdedzināt līdumus jauniem tīrumiem, lai varētu iekopt jaunās saimniecības. Ar 8. gadsimtu pelnu diena ir gavēņa un grēku nožēlas sākums, kurai sekoja 7 gavēņa nedēļas, kas noslēdzās lieldienās. Man vērs sacīja Reigā, staigoja grūdi pa Reigu pie operas dzīt, lai liņaņa auga. Itūs linus redzējuši, kas ir? Nu, es domāju, ka mēs esam redzējuši. Mums ir gūzveli, vuškas, viss citu, vēl Eiropa nav apādusi, visu ar saviem noteikumiem. To mēs nuvēlēsim visam. Jā, daudz panokumu. Sveicina